Paldies, Ēriks, par pievienošanos. Es ticu, ka jūs šobrīd mūs dzirdat. Vai jūs redzat manu ekrānu? Jā. Thank you for please move on with the full screen presentation for the project, and also thanks to Central Coordinator RBRail for this opportunity. Paldies par šo iespēju. Mani sauc Ēriks Diļevs, un es nesen esmu dos par valdes priekšsēdētāju Eiropas dzelzceļa līnijas uzņēmumā, pateicos par šo iespēju. Un viennozīmīgi dodamies ar pilnu jaudu uz priekšu, lai izpildītu mūsu saistības attiecībā uz dzelzceļa līniju 2030. gadā. Vēlētos paskaidrot par to, kāds ir progress Latvijā. Šeit jūs varat redzēt, kāds ir ar Baltiku izvietojums Latvijā, tā sauktie punkta objekti, kad mums kopumā ir 16 staciju. Mums ir divas infrastruktūras apkopas objekti, viens Skultē un viens Iecavas dienvidu daļā. Arī to šobrīd ir izmanto kā būvniecības bāzes, būvniecības darbiem. Lai nodrošinātu, ka būvniecības loģistiku kā nepieciešams. Mums ir divas starptautiskas stacijas, Rīgas stacija un Rīgas lidos stacija, tad mums ir ridošais sastāvs. Jūs varat redzēt šeit Rīgas dienvidu daļā. Un šobrīd es teiktu, ka darbi attīstās visās zonās, izņemot ritošo daļu. Un kopā tie 25 kilometri. Tad par projektu progresu Latvijā. Daži no tiem, kas nesen ir bijuši Rīgā vai cerojuši caur Rīgas lidostu, ir redzējuši, ka tur ir būvniecības zonas, kur notiek Baltika būvniecība. Būvniecība notiek arī Rīgas centrālajā stacijā, tieši tāpat kā Rīgas lidostas terminālā. Šeit bildēs jūs redzat šī gada sākumā bija diezgan liela ceremonija, jo tika sasniegts viens no mērķiem, veidojot jumta struktūru stacijas dienvidu daļā, un tad darbi tiks turpināt arī stacijas ziemeļu daļā. Rīgas lidostā lielākoties notiek formācijas darbi, pamatdarbi, tiek veikti pamatu darbu galvenajam terminālam. Šogad mēs plānojam pabeigt arī Salaspils kravas terminālu projektu, un ir arī esoši projekti infrastruktūras apkopas objektiem Iecavā un Skultē. Mums tie ir saņemta atļauja Iecavā objektam, kas tiks izmantots kā būvniecības bāze. Vēl viens liels mērķis, kas tika sasniegts pagājušajā decembrī, tika parakstīts galvenās līnijas būvniecības līgums. Mums bija liels sasniegums Latvijai. Mums bija šīs līguma uzņēmums galvenās līnijas konstrukcijā. Mums, protams, ir nepieciešams arī nopirkt zem šim projektam. Tas arī attīstās, un esam noklājuši gandrīz 50% no nepieciešamās zemes apjoma. Un šeit notiek darbs kopā ar centrālo koordinātoru un projektētājiem, un tas attīstās diezgan ātri, lai pēc iespējas ātrāk iegūt zemi. Tad vēl mums ir dzelzceļa infrastruktūras attīstības modelis. Taču tad vēl ir saistīts ar politiskajām diskusijām par to, kurš būs ilglaicīgais infrastruktūras pārvaldnieks, un secinājumi nāks vēlāk.
Jūs vēlaties ātri iziet cauri Rīgas centrālstacijas būvniecībai. Galvenais būvētājs ir apvienojums uzņēmums. Un piedalās arī Deutsche Bahn. We have provisional investments already, what we have planned to invest in this central hub, but also it's Mēs plānojam investēt šajā galvenajā satiksmes mezglā. Un mums ir arī svarīgi tas, kā šie darbi attīstīs Rīgas infrastruktūru un kā infrastruktūra var tikt pielāgot Rīgas centrālajai stacijai. Tas noteikti mainīs Rīgas apkaimi. Un mēs mainīsim to, kāda ir pilsētas sajūta šobrīd un vēlāk. Arī ir jauns tilts pār Daugavai blakus vēsturiskiem dzelzceļa tiltam. Tas arī saistīts ar vietējiem institūcijām, lai šīs vēsturiskais tilta izskats un struktūra tiks saglabāta, lai tas būtu redzams. Un Rail Baltica tilts tam būs blakus tam, kurš jau eksistē. Mēs sagaidām arī, ka būs nākamo finanšu izziņošana šai struktūrai. Jūs redzat bildes? And here on the right side, those are the first pile works in river for new bridge. Kur jau ir jaunie darbi upē, jauniem tiltam. Šeit notiek būvniecības darbi, kas ir apvienots uzņēmums Austriju un Latviju. Kā arī supervīzija notiek caur to pašu konsultācijas firmu Pointek Forma 2. Tas ir labs piemērs, kā parādīt savienojumību dzelzceļa transporta tīkliem. Mums arī liels atbalsts no mūsu nacionālā pārvadātāja Air Baltica. Lai būtu dzelzceļa mēzgls blakus lidostai. Tad ir citās valstīs izplatīta praksa, ka šis dzelzceļa savienojums ar lidostu. Šeit ir dažas bildes. Tas ir gatavošanās ceļa darbi, kas tiek pabeigti un sāks nākamais posms, kad tiek veikta pamatu būvniecība terminālam. Tad par galveno līniju, kā es minēju, pagājušajā gada decembrī mēs parakstījām līgumu. Paldies visi komandai, nacionālajai īstenotājas struktūrā, kas tam strādāja. Šī līguma tvērums ir 250 kilometri. Tātad tas ietver gandrīz visu tā daļu. Mēs plānojam sākt būvniecības darbus šogad, un galvenās līnijas līguma uzņēmums lielākoties sastāv no 3 kompānijām no Polijas, Francijas un Itālijas. Šajā pašā laikā mums ir arī parakstījām līgumu ar Zviedru inženieri, kas veiks supervīziju šīs līnijas būvniecībai. Un kā es minēju, mēs esam jau saņēmuši finansējumu Latvijas dienvidu daļai,
ir apmēram 30 km, kuriem mēs sāksim būvniecību šajā vasarā. Pēc tipiskas dzelzceļa būvniecības prakses. Un darbi vieta tiek sagatavot, lai varētu sākties būvniecības darbi. Mēs šogad esam saņēmuši arī finansējumu apvienotai tilta būvniecībai. Un šobrīd arī projektētāji beidz projektu apvienotiem tiltam, lai tas būtu gatavs būvniecībai nākamā gada sākumā. Tad par labākajām projekta darbībām, kā es minēju, projekta darbības tiek paredzēts, ka tās tiks pabeigts šī gada beigām kravas terminālam. Kā mēs vēlamies nodrošināt šo nākotnes savienojumību kravas terminālam, lai kravu varētu transformēt no ceļu transportu uz dzelzceļa transportu. Ņemot vērā nesenos politiskos noteikumus, kas notiek austrumos, arī Latvijai pašai ir jādomā, kā mainīt kravas kustību no austrumiem uz rietumiem, un kad prioritizēt virzienu no dienvidiem uz ziemeļiem. Teiktu, ka šis arī nav mazs, bija projektēts, lai nodrošinātu pilnu vilcienu savienojumu. Un šis ir saistībā ar Baltika dizaina vadlīnijām. Šis termināls diezgan liels, līdz ikgadējā kapacitāte ir līdz vairāk kā 2000 tonnas. Un tiek nodrošināta infrastruktūra ap terminālu. Apkopes objekti, kā es minēju, 2 no tiem mums ir Latvijā. Šeit notiek projektēšanas darbi. Mēs esam saskaņojuši pirmo būvatļauju Iecavā un sākam būvniecības darbus drīz. Ar šo būvatļauju tad šeit būs būvniecības pāri. Tas jau ir procesā un skultas projekts arī šobrīd tiek attīstīts. Un tas ir paredzēts tā, ka tas nodrošina savienojumu arī esošiem dzelzceļu, plus ir paredzēta papildus savienojumība. Jo mums ir jānodrošina piegādātājiem arī materiāliem, balstā materiāliem, gultņiem, tādēļ to mēs jau ņemam vērā. Saistībā ar šīs dienas semināru, kā es iepriekš skaidroju, lielākoties iepirkuma ziņā mums viss ir noklāts. Tie, ko jūs redzat šobrīd, ir tie, kas ir publicēti un tiks izziņot. Lielākoties tie ir par zemes iegūšanas pakalpojumu. Papildus ir par izpēti, par planotajām kompetencijām Rail Baltica. Tas arī tiks izziņots un rezultātus mēs redzēsim drīz. Un pēdējais ir Rail Baltica reģionālo staciju integrācija publiskajā transporta tīklā. Jums ir kādi jautājumi, piemēram, kā jūs varat piedalīties kā pakalpojumu nodrošinātājs vai līguma uzņēmējs Rail Baltica celtniecībā? Labprāt ar mums sazināmies, mēs jums varam sniegt kontaktu detaļas, vai arī ar kuru personu sazināties, kā sazināties ar līguma uzņēmējiem. Tas ir viss no manas puses. Paldies. Paldies, Eriks. Paldies par pievienošanos un par šo prezentāciju. Lielākie jautājumi ir saistīti ar galvenās līnijas būvniecību, ņemot vērā tās apjomu. Kad mēs varam sagaidīt, ka lielie būvniecības darbi ārpusīgi sāksies? Paldies, tas ir
Jautājums, ko saņem bieži. Liela būvniecības darba sāksies šī gada vasarā ārpus Rīgas, un tad pakāpeniski mēs virzīsimies un attīstīsim būvniecību. Nākamgad mēs sagaidām, ka tā būs pilna mēroga būvniecība visā dienvidu posmā Latvijā pakāpeniski virzēties uz ziemeļiem. Jā, atbildi ir šovasar. Nākamais jautājums ir saistīts ar ziemeļiem, ko minēt, kādi plāni sākt būvēt arī Igaunijas virzienā. Pirmkārt, kopā ar centrālo koordinātoru mēs radam stratēģiju, un šis ir dokuments, kā mēs īstenojam projektu. Būvniecības stratēģija tiek balstīta uz darbības sekcijām, tad mēs redzam, kuru sekciju būtu loģiskāk sākt. Tad mēs sāksim ar dienvidu sekciju, un tad virzīsimies ziemeļu virzienā. Kā es minēju, mēs jau esam saņēmuši finansējumu šim kopējam tiltam, un projektēšanas darbi, cik iespējams tiks pabeigti šajā gadā ziemeļdaļā, lai mēs varētu virzīties ziemeļu virzienā. Mēs plānojam, ka būs divas galvenās konstrukcijas bāzes, viena ziemeļos, viena dienvidos, un tad tiktu pabeigt visi gatavošanās darbi, un mēs varētu virzīt līguma uzņēmumus ziemeļos. Tas arī būs objekts mūsu nākamajam finanšu prasībām. Es nevaru pateikt konkrētu datumu, kad tas notiks. Tas noteikti notiks. Es minu, projektēšanas darbi tiks pabeigt šogad, saņemsim finansējumu. Nākamais pieteikums tiks sagatavots, tad visticamāk varētu teikt ne pirms nākamā gada. Paldies. Jautājums no Slido. Un šis visticamāk jums būs pēdējais jautājums. Jūs esat pabeiguši, noslēguši līgumu ar publisko iepirkumu galvenās līnijas būvniecība, vai ir vēl kādas turpmākas iespējas piegādājiem iesaistīties galvenās līnijas Latvijā būvniecībā un kādi ir soļi, kurus var veikt, ja tā? Paldies par jautājumu. Visi, kuri ir ieinteresēti galvenās līnijas būvniecībā, mēs varam nodrošināt kontaktu detaļas. Jūs varat doties pie pārstāvjiem no uzņēmumiem, un viņi būs ieinteresēti saņemt jūsu pieteikumus vai informāciju par pakalpojumiem, ko jūs nodrošināt. Mēs varētu jums palīdzēt sazināties ar galvenās līnijas līguma uzņēmējiem. Paldies, es neredzu vairāk jautājumus. Ēriks, es jums vēl pateikt lielu paldies par pievienošanos un dalīšanos ar prezentāciju.